video. Tā, sākšu tad es un nedaudz par programmu. Un nelielas organizatoriskas lietas. Mēs šodien neesam tādā kuplā skaitā, tāpēc, ja gadījumā jums ir kaut kādi jautājumi, jūs droši varat ieslēgt kameru, ieslēgt savu mikrofonu un jautāt, ja gadījumā ir kaut kāds uz doto brīdi aktuāls jautājums. Vismaz man nav nekas pret, tad sākšu es. Es ceru, ka netraucēs nevienam tas. Jā, tad šodien mēs sanācam par Apvārsnes Eiropa 2. klastera kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība informācijas dienu. Mums ir nelielas izmaiņas. Edvards Kuks nevarēja, diemžēl, piedalīties, tāpēc mēs pārbīdījam nedaudz prezentācijas un sākšu es par aktualitātiem, par aktuāliem konkursiem, tad turpinās Zane Meļķe no Kultūras ministrijas par CERF aktuāliem konkursiem, tad mums būs atsevišķa sadaļa, ja būs nepieciešams, par jautājumiem un atbildēm, un prezentācija no Ievas Trejas, kurai ir komunikācijas konsultante, kā pareizi un droši komunicēt savu projektu. Es domāju, ka tas būs noderīgi visiem, kas tikai pat plāno iesniegt projektus, vai arī tie, kuri jau īsteno. Jums būs, ja gadījumā jums būs jautājumi, tad jūs varēsiet uzdot tos Ievai arī pasakuma beigās. Tad sāksim par Apvārsnes Eiropa. Nedaudz izstāstīšu, tas būs aktuāli tiem, kuri ir pilnīgi jauni, varbūt neko nezin. Tie, kuri jau kaut ko zin, es ceru, ka būs arī noderīgi atgādināt mani kontakti. Ja gadījumā jums būs aktuālie jautājumi, es pēdējā laikā ieviešu tādu praksi, ja jūs gribat startēt konkursos, tad lūdzu piesakieties, mēs izrunāsim individuāli ar katru, kāds konkurss jūs interesē, kādi ir konkursa nosacījumi, kā pareizi lasīt darba programmu un kāda veida es jums varu no savas puses palīdzēt. Varbūt jums nepieciešami partneri vai jūs gribat pieteikties kā partneris viena no projektiem. Par to visu izrunāsim secīgi. Tātad, kā izskatās Apvārsnes Eiropa programma? Mēs tagad runāsim par 2. pilāru. Es ceru, ka jūs visi varat redzēt, kur ir kursors, es tad parādīšu. Šeit ir veselas 6 tematiskas kopas, kas saucas klasteri, un mans klasteris ir kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība, 2. Kas specifika ir sociālas un humanitāras zinātnes, un arī viss, kas ir saistīts ar radošām industrijām. Tāpēc mēs tik cieši sadarbojamies ar Kultūras ministriju, bet konkursa īpatnības ir top-down approach. Tas nozīmē, ka jums temats jau ir zināms, jau ir noteikts, nosacījumi ir darba programma, visi dokumenti būs mana prezentācija pēc šodienas pasakuma, es jums visu izsūtīšu. Tātad, kur jūs varat atrast vairāk informācijas? Pirmkārt, protams, par strateģiskiem mērķiem es iekopēju šeit linku, kas ir svarīgi, kad jūs rakstīsiet pieteikumu, jūs pieteiksieties uz konkrētu konkursu, kas ir jūsu intereses vai jūsu nišā. Jūs varat izpētīt, kādi ir tie strateģiskie mērķi vai arī dokumenti vai materiāli, uz kuriem tie ir balstīti. Tad jūs varat papētīt, kāda veida noformēt savu pieteikumu tā, lai Eiropas komisijas vērtētāji saprastu, ka jūs tieši gribat panākt to,
ko viņi ierakstīja nosacījumos darba programmā. Pati darba programma izskatās šādi. Tas ir liels dokuments, 169 lapas bet tas nav pat lielākais. Un programmas ceļvedis, kā noformēt pieteikumu, kā pieteikties projektiem, kad projekts ir apstiprināts, kā jāīsteno šis projekts, un tas ir arī ar visiem nosacījumiem šeit varat iepazīties. Tātad par otra klastra īpatnībām. Šo bildi parasti rāda mana kolēģi no Igaunijas, un es tiešām pārņēmu to kā labas prakses piemēru, kāpēc un ko es ar to gribu pateikt. Otra klastra īpatnības ir tādas, ka jums obligāti jārada veselu ekosistēmu. Kā jūs sapratat, šitie lauki nevarētu izskatīties šādi, ja tie būtu, viņi jau apauga ar zaļumiem, un tāpēc tā nevarētu, ka jūs iestadat vakardien un šorīt no rīta redzat tādu bildi. Tas jau ir kaut kādas no jūsu puses noteiktas darbības, kuras jūs jau varat kopt savu zemi tādā veidā, lai tā iederētos kopīga Eiropas līmeņa bildē. Mēs šeit runājam par lieliem projektiem. Tā ir vesela ekosistēma ne tikai reģionāla mēroga, bet arī visās Eiropas mēroga. Un jums nepieciešams redzēt to kopējo bildi, ņemot vērā strateģisko plānu un projekta beigās ieviesot kaut kādus jauninājumus vai ieteikumus arī sadarboties ar politikas ieviesējiem. Kā tas izskatās mans klasteris? Tur ir 3, viņi saucas destinations, jeb strateģiskie mērķi, un katrs mērķis paredz kaut ko pilnīgi citu. Un jaunums mana klasteri ir arī partnerības, kas iepriekš vispār kultūras, jaunrades un iekļaujošas sabiedrības nebija. Un tas ir jaunums, kas būs jau kā nosacījums darba programma, kas startēs 25. gada, bet sakarā ar to, ka mēs runājam tagad par tādiem lieliem tiešām projektiem, jums varētu būt tas interesanti jau tagad. Ja jūs interesē vismaz melnraksts, kā tas partnerības tagad izskatās pagaidam, kamēr viņi top, jūs varat man uzrakstīt, mēs vai nu varam sazināties e-pastiski, vai nu uztaisīt tādu arī nelielu atsevišķu pasakumu par partnerībām, kādas ir īpatnības, ar ko atšķiras no parastiem konkursiem mana klasteri, un izrunāsim, kā jūs varat tur startēt, jo tur nepieciešams atbalsts arī no valsts, bet intensitāte ir tāda pati, arī līdz 100% varēsiet dabūt. Un viens no interesantiem tādiem virzieniem, kas tagad ir top vēl joprojām, bet jau ir ļoti aktuāls, tas ir jaunais Eiropas Bauhaus. Mēs taisējam vairākus pasākumus, kur tos paskatīties, es jums vēl parādīšu, par to, kādas ir svarīgas lietas, kuras jums jāņem vērā, ja jūs gribat startēt jauna Eiropas Bauhaus konkursos, un kas tas tāds ir, es jums arī nedaudz pastāstīšu vēlāk. Tātad, pirmais virziens ir inovācijas pētniecība par demokrātiju. Otrais ir inovācijas pētniecība par Eiropas kultūras mantojumu, un tad trešais ir tie saucamie transformations, kas, protams, ņems vērā gan sociālas, gan ekonomiskas transformācijas. Šeit ir parasta programmas par projektu tipiem, kas obligāti ir ierakstītas katra programma. Nav svarīgi, kura klasteri, visos klasteros ir vienāda pieeja. RIA tas ir pētniecības un inovācijas projekti, tad ir inovācijas projekti, un Coordinations and Support Actions tas ir
Tas ir projekta tips, kur jūs rīkosiet pasākumus vai kaut kādus tīklošanas pasākumus organizēsiet, kas arī ir svarīgi, bet mana klasterī tas neskar vairāk tā kā to tehnoloģijas gatavības līmenī, bet tieši to finansējuma intensitāti. RIA, IA un CSA projekta tipi atšķiras ar finansējuma intensitāti, un ja mēs runājam par, piemēram, ja jūs pārstāvat MVU, mazo un vidējo uzņēmumu vai nevalstiskas organizācijas, tad viss, kas saistīts ar finansējumu, jums būs līdz 70%, ja mēs runājam par Innovation Actions, tas inovācijas projektiem. Visi pārējie ir 100% visiem dalībniekiem, jebkura juridiska statusa dalībniekiem. Tagad par tehnoloģijas gatavības līmeni pieminēt šeit tikai tādēļ, lai jums būsiet lietas kursa, kas no jums tiek prasīts, un ja mēs runājam par inovācijas projektiem, tad šeit jums jābūt jau tik labam gatavības līmenim, ka jūs varat kaut ko, ko jūs izdomāsiet, vai kas tiek prasīts konkrēta projekta konkursā, īstenot un veikt testu vai mēģinājumus kaut kādas teritorijas, jo mēs runājam tomēr šeit par sociāliem projektiem, sociālam pieejam, un šo jūs varēsiet gan testēt, gan pēc tam piedāvāt kā gatavu risinājumu politikas ieviesējumu projekta beigās. Kādi ir tie projekti? Visu varat paskatīties šeit. Projekti jau ir atverti, konkursi ir atverti no 4. oktobra, un beigu datums, kad jums ir jāiesniedz savs projekta pieteikums, ir 7. februāris. Gandrīz visiem mana klastera konkursiem tas iesniegšanas termiņš ir 7. februāris, bet es jums, protams, iesaku nedaudz ātrāk to izdarīt, vismaz nedēļu ātrāk par to pēdējo brīdi, lai negaidītu un lai nedod Dievs nav tā, ka ar sistēmu kaut kas nav kārtībā, jo sistēma ir milzīga un iesniegšana arī paņem laiku. Un arī šeit es pieliku linku uz YouTube Eiropas komisijas informācijas dienu konkrēti par šo destination. Un šeit jūs redzēsiet, kādi ir projekti, projekta tipi, kāds ir pieejams finansējums un cik projekti finansēs, plāno finansēt Eiropas komisija. Visiem uzreiz varu pateikt, ka droši vien, ka vajag skatīties to augstāko, tad, ja projekta finansējums ir no 2 līdz 3 miljoniem, tad labāk, protams, jau skatīties uz tiem 3 miljoniem, jo, kad bija pieņemta darba programma, vēl inflācija nebija tik liela, tagad noteikti gan atalgojums būs lielāks, gan arī izmaksas vispār par projektu būs lielāki, tāpēc nav jēgas skatīties uz to zemāko līmeni, bet tad fokusēties uz to lielāku finansējumu maksimālo. Tad, kas ir par demokrātijas konkursiem, jūs varat paskatīties, kas bija finansēti iepriekš, un varbūt arī paskatīties tos labas prakses piemērus, kā aprakstīt sava projekta, ko jūs gribēsiet sasniegt un kādi ir tie mērķi, kurus jūs noradiet sava pieteikuma. Projekti startējuši pavisam nesen, tas nozīmē, ka viņi ir diezgan svaigi un viņi balstas uz to pagaidām esošas darba programmas, kurus jūs varat arī paskatīties, visi dokumenti pielikti, un šeit ir linki uz konkrētiem finansētiem projektiem, jūs varat paskatīties, cik bija dalībnieki, kāds ir finansējuma sadalījums, kāds ir pārklājums un arī cik ilgi projekti plānots, cik ilgs tas posms, kad plānojas īstenot tos projektus. Pavisam nesen
Pagājušajā nedēļā mums bija pasākums kopīgs ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Mēs to domāju, ka rīkosim tagad katru gadu, jo uzskatu, ka pasākums bija diezgan veiksmīgs, jo mēs varējām sniegt tādu lielāku ieskatu mūsu pat Baltijas valstīs ekosistēmā, kā mēs sadarbojamies, kur mums veicas labāk. Un es varu uzreiz pateikt, ka otrā klāstera varbūt arī nav tik daudz pieteikumu, bet veiksmes tas līmenis ir diezgan augsts. Tāpēc, ka, piemēram, ja mēs skatīsimies par izglītību, tad 17 projekti bija pieteikti, 2 apstiprināti, kas skaitas ļoti labs rādītājs starp citu. Par klimatu 4 projekti bija pieteikti un 3 apstiprināti. Par radošu un kultūras industriju 8 projekti bija pieteikti, 2 apstiprināti. Tas nav tas sliktākais rādītājs, ņemot vērā, ka mēs piesakamies lielos konsorcijos un tiešām ir liela varbūtība, ka jūs to projektu dabūsiet un īstenosiet galu galā. Tad nākamais ir konkrēti par kultūras un radošos industrijas sadarbību. Šeit projektu tipi ir vairāk Innovation Actions, inovācijas attīstības projekti, un, kā jūs redzat, arī finansējums ir krietni lielāks. Ja gadījumā mēs runājam arī par to periodu, kad jūs plānojat īstenot, protams, Eiropas komisija grib skatīties, ka jūs esat diezgan aktīvs un ambiciozs, bet, protams, arī reāls. Tātad mēs skatāmies, ja, piemēram, arī jauno Eiropas Bauhaus projektu konkursu mēs paņemsim, tad labāk arī startēt ar tiem 5 miljoniem, 3 projekti būs atbalstīti, un es domāju, ka būtu labi, ja jūs plānotu to visu 3 vai 4 gadu laikā īstenot, sasniegt visus savus mērķus. Par pārējiem viss tas pats. RIA ir pētniecības projekti, tur ir lielākā finansējuma daļa iet arī uz pētniecību, nevis uz testēšanu vai pilotu projektu, kā ir ar Innovation Actions projekta tipiem. Un šeit arī būs finansēti veseli 3 projekti, un tad skatāmies galvenais to lielāko ciparu. Iepriekšējie projekti, kas bija finansēti, kā bija adresēti tie kriteriji, kurus jau izsludināja Eiropas komisija. Šeit arī pievēršu jūsu uzmanību, varēsiet paskatīties. Un no savas puses gribēju arī ieteikt jums sazināties, piemēram, ar Beļģijas partneriem, kuri tagad meklē sev partnerus no sociālam un humanitāram zinātnēm. Viņi rakstīs vienu projektu. Ja laicīgi pieteiksieties, tad varbūt arī startēsiet kā partneri, un tas ir ļoti labs sākums vispār, kā saprast, kā veidojas tas liels konsorcijs, kā darbojas tie projekta visi dalībnieki, kā sava starpā viņi var sadarboties un kaut ko rādīt pilnīgi jaunu, jo visi apvāršņa projekti ir vērsti uz tiem jauninājumiem, inovācijām, uz attīstību. Un es jums iesaku sazināties, vai nu jūs varat man atsūtīt visu informāciju, un tad es pārsūtīšu. NKP darbs paredz arī to, ka mēs palīdzam jums atrast projektus vai pieteikties uz projektiem, un no savas puses iesaku jums uztaisīt tādu, viņi saucas one pager, vienu lapas pusi par jums. Ko jūs gribat, ar ko jūs nodarbojaties un ko jūs varat piedāvāt no savas puses kā partneris. Un ja tie koordinētāji, viņi redzēs, ka jūs atbilstat viņu nosacījumiem,
tad viņi arī pieņems jūs sava konsorcija, rakstīsiet kopīgi projektu, paskatīsieties, kā tas ir, jo projekti ir lieli, un uzreiz startēt kā koordinatoram es silti neiesaku, jo projekti ir ļoti sarežģīti, bet, kad jūs pamēģināsiet, paskatīsieties, pēc tam izvērtēsiet savu administratīvo arī kapacitāti, tad noteikti varēs startēt arī nākamajā projekta, tad varēs startēt kā koordinētājiem. Kas ir tas jaunais Eiropas Bauhaus? Tas nav īsti pat par pētniecību, tas ir vairāk par inovācijām, kas izriet no pētniecības, ir kā daļa un loģiska attīstība tai pētniecībai. Ar ko tas nodarbojas? Tas ir instruments Eiropas zaļa kursa mērķu sasniegšanai, kur mums ļoti labi veicas. Es jums atstāšu arī visu informāciju, jo mums ir jaunais Eiropas Bauhaus nacionālais kontaktpunkts zem LATARH, Latvijas Arhitektu Savienības, un par to atbild Ieva Zibarte. Jūs ar viņu noteikti varēsiet sazināties, ja jūs interesē konkrēti šis konkurs. Un par ko šeit ir runa? Par tīro enerģiju, energoefektivitāte, viedo mobilitāti, piesārņojuma likvidēšanu, tīru pārtiku un bioloģisko daudzveidību. Mums ir vairāki apbalvoti projekti no Latvijas ar jauno Eiropas Bauhaus balvu, un tagad Eiropas komisija risina jautājumu, kā ieviest kā obligātu nosacījumu tos jauno Eiropas Bauhaus principus, kurus jūs varēsiet īstenot piesakoties uz konkrētiem konkursiem. Tātad šeit mēs runājam konkrēti par praktisko pielietojumu. Jau jābūt tik solīdam tam projektam, ka jūs projekta beigas īstenosiet to un būs praktiskais pienesums. Trešais virziens ir tas transformācijas. Šeit arī viss tas pats, vairāki tipa projekti, finansējums no Eiropas komisijas 100%. Šeit nav Innovation Action, šeit ir visi vai nu koordinācijas un atbalsta pasākumi, vai nu pētnieciskie projekti, un arī projekta finansējuma intensitāte un arī cik projekti tiks atbalstīti. Iepriekšējie projekti noteikti iesaku paskatīties, papētīt, kas bija iesniegts un apstiprināts, jo parasti Eiropas komisija ļoti pozitīvi skatās, ja jūsu projekts tajā pašā destination, tajā pašā virzienā izriet kā loģisks turpinājums vienam no iepriekšējiem projektiem. Šie ir jauni projekti pavisam, jums būs iespēja tos papētīt un loģiski attīstīt sava projekta pieteikumu, ja plānosiet startēt. Kā izskatās Funding and Tenders portāls un kādas ir iespējas, to jūs varat noteikti skatīties portāla, kur ir visi, ne tikai Apvārsnis Eiropa, bet arī visi citi projekti. Un Eiropas komisija, kad jūs piesakaties, ļoti pozitīvi skatās arī uz sinerģiem, tāpēc es arī šodien uzaicināju savus kolēģus no kultūras ministrijas, kuri pastāstīs vairāk par CERF iniciatīvām un aktualitātiem konkursos, lai jūs varētu varbūt izdomāt kaut kādu kopīgo projektu vai arī startēt viņu projektu un pēc tam attīstīt to attiecīgi lielākā mērogā uz apvāršņa projektu konkursus. Par pasākumiem, kādi tas ir, es jums iesaku reģistrēties arī B2Match apvāršņa projektu platforma, kur jūs varat meklēt partnerus, piedāvāt sevi kā partneru, paskatīties, kādi ir vispār piedāvājumi no citiem partneru iestādēm. Tur arī nacionālā kontaktpunkta eksperti ir reģistrēti, es to starp arī. Un vēl viena interesanta iespēja ir, ja jums jau ir gatavs
pieteikums, konkrēti mēs te runājam par otrā klāstera projektiem, tad jūs varat pieteikties un tad Eiropas komisijas vērtētāji varēs pieslēgties, tas ir pavisam bezmaksas, apskatīties jūsu projektu, analizēt to kopā ar jums un izrunāt, kas trūkst varbūt jūsu pieteikumu, kas ir jāpapildina, vai arī, piemēram, pamainīt to jūsu virzienu, ieteiks, kā labāk to noformēt, un jūs gan iegūsiet diezgan daudz no tā visa. Un arī, protams, šajā arī platformā jūs varat piedalīties informācijas dienas, visi YouTube saites uz Eiropas komisijas informācijas dienām, kas bija, jums ir es ļoti atvainojos. Jums būs iesūtīti kopā ar šo prezentāciju, tos varat papētīt un pieteikties uz tiem nākamajiem. Mums ir atbalsts ceļošanas izdevumu sekšanai. Visa informācija pieejama LZP mājaslapā, atbalsts pieteicējiem zem apvāršņa nacionāla kontaktpunkta. Es par to atbildu, ja jums ir jautājumi, uz kādiem tīklošanas pasākumiem jūs varat pieteikties, kā noformēt pieteikumu un kādas organizācijas, no kādas organizācijas jūs varat pieteikties, tad lūdzu sazinieties ar mani. Tuvākais pasākums ir Viļņā un par veselības, par pirmo klasteri, bet sakarā ar to, ka visos klasteros ir obligāti jāintegrē sociālas un humanitāras disciplīnas, es jums noteikti iesaku paskatīties, varbūt jums būs interese arī aizbraukt. Un LZP atbalstīs jūsu ceļošanas izdevumu līdz 1000 eiro uz to konkrētu pasākumu. Informatīvi materiāli un iesaku arī apmeklēt tuvākajā laikā, notiks 12. decembrī, otrdien ES māja, tur gan nav, man liekas, kā vietu klātiene, bet jūs varat paskatīties arī attālināti, caur Facebook būs translācija, jūs varat paskatīties visus, kas jebkādā veidā ar Eiropas Savienības finansējumu konkursiem saistīti visādi projekti, kur jūs varat iesniegt savu projektu vai paskatīties, kādas jums ir iespējas dabūt finansējumu. Projekti ir ļoti dažādi, nav tā, ka visi ir top-down approach, kur ir jau noteikts projektu pieteikums, kur jau nosacījumi visi ir skaidri. Dažreiz ir bottom-up approach, kur jūs piedāvājat konkrēti savu projektu, fokusēties tieši uz to, ko jūs gribat pētīt vai uz savu nišu, un par to arī pastāstīs manas kolēģis no kultūras ministrijas. Tad nedaudz par statistiku. Mums dalība šajos pasākumos nav liela, bet atbalsts, kā jūs redzat, ir diezgan labs. Un, protams, mums ir Latvijas universitāte, kas piedalās, folklora institūts arī zem Latvijas universitātes, turisma asociācija, Latvijas platforma attīstības sadarbībai. Tas ir tie, kuri jau startē, un varbūt jūs varat paskatīties viņus kā nākamos partnerus, varbūt arī savā projekta pieteikuma vai pieteikties kopā ar viņiem rakstīt kopīgi to projektu otrā klastera konkursos. Šī ir mūsu LZP komanda, mēs esam nacionālais kontaktpunkts, mēs atbildam konkrēti par apvārsnes Eiropā projektiem, bet gadījumā, ja jums ir interese paskatīties, kur jūs varat startēt, jebkurā Eiropas Savienības atbalsta programma, mēs varbūt arī no savas puses varam ieteikt, jo, piemēram, es arī sadarbojos ar kultūras ministrijas kolēģiem, kas atbild par radošo Eiropu, par CERF iniciatīvām, par kuriem viņi pastāstīs jau drīz. Mīļš, paldies par uzmanību. Tagad es beigšu. Ieva pieslēdzas, bet Ieva, mēs tev dosim vārdu nedaudz vēlāk, bet pagaidam tad es aicinu Zane Meļķi no kultūras ministrijas pastāstīt mums nedaudz vairāk par CERF projektiem, aktualitātiem un nošērot ekrānu.
ja es vismaz ekrānu, es visu redzu. Mīļš, paldies par uzmanību. Jā, paldies, Darja. Tad es pārņemu stafeti, un man jāsaka, ka patiesībā mēs principiāli darbojamies ļoti līdzīgi. Tātad mums ir ļoti daudz vienotu principu, bet tieši kā tu minēji, tad mēs būtu tas CERV, pilsoņu vienlīdzība, tiesības un vērtības, būtu šis bottom-up projektu veids. Tad saīsinājums CERV veidojās no Citizens Equality Rights and Values. Tad mūsu programma šogad, ne šogad, bet šis ir pirmais programmas tas periods, no 21. gada viņa sākās, tāpēc es arī līdzīgi, kā iepriekšējā prezentācijā, mazliet pastāstīšu par pašu programmu. Tātad CERV programmas mērķis ir sargāt un popularizēt tiesību hartu, tiesību hartas mērķis, tātad uzturēt, atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Šeit ir visi līmeņi, tas varētu būt gan lokālais, gan reģionālais, gan starpvalstu līmenis, un iedrošināt tādu pilsonisku un demokrātisku līdzdalību. Un šeit ir četri virzieni: ES vērtības, vienlīdzība, tiesības, dzimuma līdztiesība, pilsoniskā iesaista līdzdalība un DAFNE, kas ir vardarbības novēršana. Un es par katru no tiem pastāstīšu tātad sīkāk. Šie, kā jau jūs varbūt jūtat, šie virzieni, viņi arī veidojas un ir jau dzirdēti iepriekš, tātad pārņemot 2. un 4. virziens, tātad pārņem tiesību, vienlīdzību, pilsonību programmas jau principus un kaut kādus uzsaukumus, un tāpat arī Eiropas pilsoņiem, līdzdalības tas virziens pārņem Eiropas pilsoņiem programmas, tur uzstādījums. Savukārt, Eiropas vērtības ir tāda CERVam pašam pielikta jauns virziens, jauna prioritāte. Dalībnieki ir no visām ES valstīm pamatā, un tieši dotāciju saņēmēji būtu NVO, bet arī pašvaldības un citas bezpējas iestādes un organizācijas, arī pētniecības, izglītības iestādes. Un tas varbūt mazliet atšķirās no uzsaukuma uz uzsaukumu. Pamatā ir sinerģijas princips. Tātad tas ir sinerģijas visdažādākos līmeņos. Tas būs dažādas organizācijas, tas būs dažādas paudzes, kas būtu jāpiesaista projektam, tas būs dažāda veida aktivitātes, tomēr skatoties un uzsvaru liekot uz cilvēku līdzdalību, cik daudz cilvēku piedalīsies. No tā būs arī ļoti atkarīgs tā projekta finansējums, par to arī bišķiņ vēlāk. Tad inovatīva risinājuma un replicējumība, tātad tas ir svarīgs princips, kā jūsu pieteikumu varētu pārņemt, jūsu idejas varētu pārņemt, jūsu rezultātus varētu pārņemt un attiecināt uz citām valstīm. Tātad dalīšanās ar rezultātiem. Dažādu grupu, īpaši par tām grupām, par kurām jūs runājat, tad tas ir princips, ka tās grupas noteikti būtu jāiekļauj. Abu dzimumu iesaista, ne tādā ziņā, ka viņi netiktu iesaistīti, bet tādā ziņā, ka pieteikumā ir ļoti svarīgi atrunāt, kādas ir šīs atšķirības un pētīt arī atšķirības un uzrunāt šīs katra dzimuma vajadzības atsevišķi. Arī rezultāti, kas izriet no viena vai otra dzimuma kaut kādām uzskatu vai mērķu vai pieeju atšķirībām, arī tie ir tā kā jāapkopo un par tiem ir jārunā. Un tātad pēdējais ir tas, kā CERV projektiem visiem ir Eiropas dimensija, un izņemot vienīgi atsevišķas prioritātes, projekti tiek īstenot starpvalstu līmenī. Kādas tad ir CERV atbalstāmās darbības? Tas būs dažādas apmācības, kapacitātes stiprināšana, diskusijas, semināri, ekspertu sanāksmes, konferences. Tie būs arī pētniecība, analīze un aptauja un novērtējumi, bet ne visur un nevienmēr un ne kā prioritāri. Tās būs izpratnes veicināšanas, informācijas izplatīšanas kampaņas, dažādas arī mēdīju kampaņas, atbalsta tīklu veidošana, stiprināšana, tāpat arī pilsoniskās sabiedrības iespējošana. Bet tieši ne tādā ziņā, ka varētu naudu
finansējumu saņemt tīri kaut kādai kapacitātes veidošanai, bet caur kaut kādu inovatīvu programmu, produktu, rīku, tādā ziņā, ka NVO izveido priekš sevis kaut kādu atbalsta rīku, lai pēc tam labāk varētu šī kapacitāte, respektīvi, pieaugtu caur to. Tātad par pašu finansējumu. Šeit finansējums tiek piešķirts pēc vienotās likmes, ir tā saucamā lamsama, un ir tieši atkarīgi no dalību valstu skaita projektā, no tā, cik projekts uzrunā un iesaista daudz cilvēkus, un no tā, cik pasākumi un aktivitātes, tad vai nu šīs konferences, vai nu šie dažāda veida mediju pasākumi vai kādi tiek organizēti. Un cik cilvēkus tātad tiek katrs no viņiem aizsniedz. Bet ne tādā vispārīgā veidā, bet ir jābūt atgriezeniskai saitei, ir jābūt tātad sarunai, diskusijai ar dalībniekiem. Tad tie tiek ieskaitīti. Tātad kopējais budžets programmai 6 gados ir 1,44 miljārdi, kura lielākā daļa tiek aizvadīta tieši šai Eiropas vērtību prioritātei, un tad otra lielākā tātad ir līdztiesības daļa. Sīkāk par katru no šiem virzieniem. Tātad pirmais un tas jaunais ir savienības vērtību pīlārs, un tātad tas ir par ES vērtību aizsargāšanu, par plurālismu, nediskriminācijas, tolerances, taisnīgumu, solidaritātes, par līdztiesības iedzīvināšanu. Tātad šī virzienā mērķis ir koncentrēties uz tiesību aizsardzību, kā stiprināt respektu pret likumu varu, kā veicināt demokrātisku dialogu, izsekojamību, labu pārvaldību, veidot un vairot tātad arī informētību un atbalstu Eiropas vērtībām, un tātad arī, kā jau es iepriekš minēju, arī finansiāls atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd no šī pilāra ir atvērts viens uzsākums, un tas ir jumta organizācijām Eiropas Savienības vērtības. Kā jūs redzat, iesniegšana ir līdz 7. martam. Tūlīt, ja ir interese, tad 7. decembrī arī ir Eiropas komisijas informatīvais webinārs, kur tiek vairāk izklāstīts par to, kā veidot pieteikumus un kādi ir galvenie principi. Un mēs ceram, ka kāds viens pieteikums no Latvijas varētu būt. Pieteikumi nav ļoti milzīgi. Mūsu uzsaukumos tie finansējums ir dažādāks, bet viņš tikai šādām jumta organizāciju uzsaukumu gadījumā faktiski sasniedz tādu apjomu, kā arī priekš minēja, kur jau ir miljonos, tad tie 2, 3 vai 6, kā šī gadījumā, miljoni, kas ir projektam. Parasti tie ir kādi 250 000 eiro, kas ir tāds vidējs standarta tipa pieteikums. Bet, tas atšķirās no uzsaukuma uz uzsaukumu. Un ir šajā tātad virzienā ir arī tāds uzsaukums kā tiesiskas demokrātiskas vides stiprināšanai un atbalstam. Un es atvainojos. Un šajā tātad ir pavisam 5 atsevišķi virzieni. Tas kapacitātes stiprināšana, izpratnes veidošana par pamatiesību hartu, tiesību un vērtību veicināšana, sniedzot iespējas pilsoniskajai telpai strateģiskā tiesvedība, ES vērtību un tiesību aizsardzību, cīnoties pret naida runu un naida noziegumiem un labvēlīgas vidas veidošanu trauksmes cēlāju aizsardzībai. Tad šo mēs uzsaukumu gaidām pavasarī un iesniegšana būs līdz septembrim. Tātad, ja ir interese, tad varam arī sazināties un jau gatavoties uzsaukumam. Nākamajā virzienā līdztiesība, tiesības un dzimuma līdztiesība, tad mērķis ir vēršanās pret visa veida diskrimināciju, rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, rasismu pret romu tautības pārstāvjiem, naidu pret musulmaņiem, dažādi neiecietības veidi, homofobija, neiecietība, kuras pamatā ir dzimuma identitāte.
Tad arī bērnu aizsardzība, izpratnes veidošana par bērnu tiesībām, bērnu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšana, kopienu un grupu integrācijas veicināšana, personas ar īpašām vajadzībām, tātad viņu aizsardzība, aktīva iekļaušana un līdzdalība sabiedrībā. Tad arī datu aizsardzība, vēl viens virziens, un pilsoņu tiesības uz brīvu pārvietošanos un citas tiesības. Tātad par visu tiesību cīņa pret šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, tā var teikt. Un tātad šajā uzsaukumā patreiz ir, šajā virzienā patreiz ir atvērti 3 uzsaukumi. Dzimumu vienlīdzības uzsaukums, kurš ir līdz 29. februārim vaļā, un tad mēs organizējam webināru 14. decembrī. Tad ir datu aizsardzības uzsaukums arī atvērts līdz aprīļa beigām, un Romu Nacionālo kontaktpunktu uzsaukums arī līdz 7. martam, tad līdz pavasarim. Un līdztiesības uzsaukuma 4. gadā nebūs. Tāpat kā Darja minēja, tātad arī mēs iesakām vismaz 2 dienas iepriekš pirms šiem termiņiem, kas ir pēdējie termiņi, tātad iesniegt, lai viss jau būtu apstiprināts, nebūtu kādu tehnisku aizķeršanos vai citu problēmu. Trešais virziens - pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalība. Tātad šeit ir mērķi veicināt pilsoņu iesaistīšanos, līdzdalību, zināšanu un pieredzes apmaiņu. Tad viens no tiem galvenajiem punktiem ir atcerēties un pētīt nesenos notikumus Eiropas vēsturē, tā skaitā arī autoritāros un totalitāros režīmus, to cēloņus, sekus, palielināt Eiropas pilsoņu izpratni par kopīgo vēsturi, kultūru, kultūras mantojumu vērtībām, mērķiem, daudzveidību un tam līdzīgi. Ja? Tad veicināt pilsoņu pārstāvības apvienību līdzdalību un ieguldījumu Eiropas demokrātiskajā pilsoniskajā dzīvē, apmainīties ar viedokļiem, veidot arī pilsētas sadraudzību, pilsētu tīklu sadraudzību, tādu pieredzes pārnese un sadarbību tātad Eiropas pilsoņu starpā, tā kā veidot un arī veicināt šo izpratni par demokrātiju. Un šeit tātad mums ir patreiz atvērti bērnu tiesības un līdztiesības tāds uzsaukums, kā jūs redzat, līdz 28. martam. Tad ir pilsētu tīklošanās līdz 18. aprīlim, un janvārī mēs gaidām šeit atveramies 2 uzsaukums, kas ir pilsētas sadraudzība un Eiropas vēstures un piemiņas uzsaukums. Un tas šobrīd Latvijā populārākais, kas ir pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības veicināšana, šajā gadā nebūs tādu uzsaukumu, tātad gaidām 5. gadā. Bet arī varam jau gatavoties meklēt partnerus. Un pēdējais tātad virziens, kas ir Dafne. Dafne ir par cīņu pret varmācību, dzimumu varmācību ģimenē. Tātad šeit mērķi ir novērst un apkarot dzimumu saistītu vardarbību, pamatā pret sievietēm un meitenēm, un arī varmācību ģimenē. Šis ir pirmais punkts par Stambulas konvencijas tātad principiem. Un otrais savukārt ir novērst un apkarot visu veidu vardarbību pret bērniem un jauniešiem un vardarbību pret riska grupām. Šeit ieskaitītos arī personas ar invaliditāti, LGBT personas un arī citi, jo šie ir tikai tādi galvenie virzieni, galvenie tādi pieturas punkti, bet kā jau es minēju, un kā arī ar Dāris iepriekš jau runāto saistot, var saprast, ka šajā bottom-up pieejā jūs esat diezgan brīvi, jūsu uzsaukumu interpretācija vai tas, kā jūs redzat, kā sabiedrībā, kā mūsu vidē, tas ir nepieciešama kaut kāda risinājuma, ja tas ir jūsu pašu ziņā. Un tātad trešais punkts ir par atbalstu un aizsardzību tiešiem un netiešiem upuriem. Un tad tās ir varmācība viņa ģimenē, gan intīmās attiecībās, arī bērni, kas ir kļuvuši par bāriņiem, arī tajā skaitā, kas ir punkts par Ukrainas bēgļiem, ja, gan par sievietēm, gan par bērniem. Tātad šo visu grupu atbalsts un aizsardzību. Un tas galvenais punkts ir, lai tas atbalsts un nodrošināt, lai šī
aizsardzība būtu vienādi visās Eiropas Savienības valstīs, un tad mēs, principā, caur šiem uzsaukumiem, arī caur to replicējumību, tad radam idejas, kuras var pārņemt arī citās valstīs, un tad radīt šādu drošāku vidi. Šobrīd arī ir atvērts uzsaukums Dafne, tam būs pieteikumi, tātad iesniegšanas termiņš 26. marts, un mēs jau šonedēļ 7. decembrī 10. Organizējam webināru. Savukārt pagājušajā gadā Dafnei bija tās jumta organizācija uzsaukumi un varēja veidot pieteikumu. Šogad tātad nebūs, ir atsevišķie nelielie uzsaukumi, kur var pieteikties vairāku organizāciju tātad sadarbībā. Un man ir vēl nedaudz laiks, tad es varu vēl pastāstīt arī par līdzšinējo aktivitāti Cervā, tātad kā šis ir tātad pirmais periods, tad Cerva programma arī nav tik populāra, un daudzi varbūt par viņu vēl nezin, kas ir arī tāds viens no iemesliem, kāpēc pieteikumu arī nav tik daudz, bet, ja mēs skatāmies cauri par popularitāti un aktivitāti, tad jāteic, ka, kā jau es minēju, tad uzsaukumā pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalība, tas laikam ir tas saprotamākais Latvijā. Tad jau 22. gadā mums bija viens pieteikums, kur Latvijas NVO bija pieteicies, un bija atbalstīti arī 9 pieteikumi, kurā Latvijas organizācija ir partneris. Tie ir atbalstītās organizācijas. Savukārt šogad bija krietni lielāka, ja katru gadu tā pieteikumu daudzums un aktivitāte pieaug, ja tad jūs redzat, ka šajā gadā ir par 168% jau vairāk pieteikumu nekā iepriekš bija. Un no Latvijas ir saņemts 6 pieteikumu, kur organizācija ir tātad koordinators ir pieteicējs un 28, kurā partneris, bet tātad kādi būs rezultāti, to mēs vēl gaidam. Tad otrs arī populārs uzsaukums ar Eiropas vēstures atceram piemiņu. Šeit 21. gadā bija atbalstīti 2 no Latvijas projektiem, 22. gadā 4. Tiesa gan tie nebija gluži Latvijas projekti, tur bija Latvijas organizācija kā partneris, tātad piedalījās. Un 23. gadā tātad pavisam ir 279 pieteikumi, kas ir pietiekami daudz. No Latvijas tātad ir saņemts 7 pieteikumi, kur organizācija jau ir bijusi koordinators, un viens arī no tiem ir atbalstīts. Un 14 projektos pieteikumos Latvijas organizācija bija partneris. Un tad ir vēl tāds uzsaukums, kā jau minētais tiesiskas demokrātiskas vidas stiprināšanai un atbalstam. Tajā arī ir vairāk, tātad lielāka līdzdalība. Ir saņemti 236 pieteikumi, salīdzinot ar 70 iepriekšējā gadā. Tātad jūs redzat, ka katru gadu tā aktivitāte ļoti būtiski palielinās, un pieteikumu daudzums tātad arī konkurence pieaug. Tomēr, jāsaka tā, ka ar katru pieteikumu arī, ko jūs uzrakstat, arī jūsu kompetence pieaug, un ja jūs esat vienreiz atbalstīts, tad otrais arī jāteic, ka Eiropas komisija tā kā uzticīgāk jau skatās uz organizāciju, kura jau ir kādā iepriekšējā pieteikumā dabūjusi atbalstu. Tātad tas jau kļūst vieglāk. No Latvijas tātad ir 5 pieteikumi, kur koordinators Latvijas organizācijai ir, un 9, kur partneris. Un tad jau no vecajiem tātad pilsētas sadraudzības un pilsētu tīklošanās uzsaukumi, un tīklošanās uzsaukumos gan mēs startējam tikai kā partneri vēl aizvien. Tātad 21. gadā 11 pašvaldības ir šeit pieteikušās, 22. gadā 9 un 23. 7. Tātad šie ir atbalstītie pieteikumi. Es vēl vienīgi varu piebilst, ka arī mums ir šī pati mājaslapa, kas jau iepriekš parādījās Eiropas komisijas, tātad Funding and Tenders. Un mūsu mājaslapa savukārt ir kultūras ministrijas, zem kultūras ministrijas, tātad, un mūsu kontaktpunkts arī šeit jūs varat redzēt un gan mūsu e-pastu, gan telefonu, gan arī mājaslapu, kurā ir
visi uzsaukumi ar sīkāku informāciju, ar linkiem uz galvenajiem uzsaukumu dokumentiem un principiem. Tā kā tas varētu būt no manas puses arī tad viss. Mīļš, paldies, Zane. Paldies. Bija noderīgi noteikti. Es iesaku arī, ja gadījumā jums ir kaut kādi jautājumi, vērsties pie kolēģiem. Viņi ir ļoti atsaucīgi un noteikti pateiks, kur jums pameklēt vairāk informācijas vai vienkārši arī sniegs konsultāciju par to, kā startēt, vismaz startēt projektus. Bet nākamā mūsu runātāja, kuru es ar vislielāko prieku jums iesaku, komunikācijas speciāliste Ieva Treja. Tūlīt es ceru pastāstīs mums varbūt ne tik sīki, bet kodolīgi un konkrēti par to, kā tad komunicēt savu projektu, lai mums nerastos problēmu situācijas, kuras pēc tam risināt būs grūtāk nekā iepriekš par to padomājot. Mīļš, paldies, Ieva, par to, ka tu piekriti šodien piedalīties mūsu pasākumā, un tad lūdzu, the floor is yours, kā saka. Jā, Dari, paldies tev liels, paldies jums par ievadrunām. Visiem noteikti ļoti noderīgi. Tas, mana sadarbība ar Dariju sākās tāpēc, ka mēs runājam par, man ir tāda personīga sāpe kā komunikācija cilvēkam par zinātnes komunikāciju un par to, ka šobrīd ir tā kā prasība, ka zinātniekiem ir jākomunicē, tā kā ir vērtīga prasme, bet ir nereti grūti saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs, kā to darīt, un es gribētu, un tieši ar šo savu ļoti īso runu, es gribētu aicināt arī visus zinātniekus pievērst tam uzmanību un uzdrošināties darīt, jo tas nav sarežģīti. Es arī tagad parādīšu prezentāciju. Šādi te. Jā, visu var redzēt, tad tu vari ieslēgt slaidus. Jā. Tad mēs ar Dariju vienojāmies, ka es drusku izstāstu, kā pareizi un droši komunicēt savu projektu. Protams, vārds pareizi ir ļoti tāds drosmīgs vārds, jo kas vispār ir pareizi. Komunikācijā, mārketingā, reklāmā, tas, kas strādā, tas arī ir pareizi. Bet, protams, ir kaut kāds rāmis, ir kaut kādi ieteikumi, ko būtu vērts ievērot un izmantot. Pirmā lieta, kas ir pati tāda sāpīgākā, ir tas, ka zinātnieki nekomunicē. Un, līdz ar to sabiedrībā ir problēmas ar zinātnieku darba izpratni. Ļoti bieži cilvēki joprojām uzskata, ka zinātnieks ir kaut kāds tur vecs onkulis laboratorijā, kas tur ar mēģinājumu kaut ko mēģina tur saprast, kas tā arī ir arī tādi cilvēki, bet tas sabiedrības priekšstats ir jāmaina, jo, ja mēs paskatāmies, kāda vispār ir cik interesanti un dažādi ir šie projekti, tad tur ir ļoti daudz par ko runāt. Un faktiski ir ļoti svarīgi vispār komunicēt. Te mēs varam padomāt par to, ko sabiedrība vispār zināja par vakcīnām pirms pandēmijas. Par zinātnieku darbu, par vakcīnu izstrādāšanu, cik tagad daudz par to zina. Un tikai tāpēc, ka zinātnieki bija faktiski spiesti komunicēt. Tad arī tāds nesens stāsts varbūt Latvijā, kas izraisīja lielu ažiotāžu par Volt un Bolt piegādes darbinieku pieredzes kultūru socioloģisku analīzi. Tas bija tāds pētījums, par ko pēkšņi parādījās diskusijas, kas tas tāds vispār ir, tā ir naudas izšķiešana, priekš kam tas vajadzīgs un tam līdzīgi. Un faktiski tā lieta ir tāda, ka nekur nav atrodama informācija par to, par šiem te pētījumiem, tie paši cilvēki nekomunicē, un tas rāda tādas bažas un tādu neizpratni, kas vispār notiek. Par ko tad vispār ir vērts komunicēt attiecībā uz dažādiem pētījumiem? Pirmā lieta var stāstīt vispārīgi par pētījumu. Tas ir, es tur pieskaršos, kur par to stāstīt, bet ja mēs domājam par to, par ko mēs gribētu komunicēt, tad tā būtu viena lieta.
Tad par komandu, par cilvēkiem, kas ir komandā, par viņu pieredzi, par iepriekšējiem pētījumiem. Tas katrā ziņā noteikti ir interesanti. Par pētījumu tēmu un tās nozīmīgumu, kā bija Volt un Bolt tēmas sakarā, ja, kur pēc tam tikai tika paskaidrots, kāpēc tad ir kāpēc tad ir šī tēma aktuāla un kāpēc tas ir interesanti. Un tad noteikti regulārai komunikācijai nodara atklājumi pētījumu ietvaros. Protams, nevienmēr ir kaut kāda atklājuma, nevienmēr pētījumi ir veiksmīgi, bet arī par to ir jārunā, jo kurš gan cits par to runās kā pētnieki. Protams, arī, un te mēs runājam arī par to, ka uzņēmējiem būtu daudz aktīvāk jākomunicē, piemēram, par to, ka, lai nokļūtu, lai izveidot savu pirmo vienradžu startupu, ir 10 reizes jākļūdās, un tā kļūdīšanās kultūra mūsu sabiedrībā nav pārāk tāda atzīstama. Tāpēc, protams, ir tas tāds sarežģīts moments, ka komunicēt par to, ka kaut kas neizdodas, bet tā ir lieta, par ko runāt, un tas jau nav nekāds kauns, un tas mūsu sabiedrībā būtu jāmēģina mainīt šis priekšstats. Tātad, kur komunicēt šīs visas lietas? Sociālajie tīkli un mēdī ir tādi divi lieli kanāli, kas nāk prātā. Sociālajos tīklos, kur var komunicēt personīgajos profilos, komandas biedru profilos, sadarbības partneru un augstskolu profilos un mājaslapās. Un arī, ja pētījums, piemēram, ir ļoti interesants tāds un vērsts uz plašas sabiedrības tādu, ja pētījuma rezultāti potenciāli skāras plašu sabiedrību, tad ir pat vērts veidot šādu pētījumu profilus sociālajos tīklos. Te gan jāpiebilst, ka komunikācija nepieciešama regulāri, un tas ir liels izaicinājums. Tāpēc tam komunikācijas jautājumam ir jāpieiet diezgan uzmanīgi un arī nopietni tam jāpieiet. Par mēdījiem es ieteiktu, ja jūs gribat runāt ar mēdījiem, ļoti atrast profesionāļus, ar kuriem sadarboties. Piemēram, atrast konsultants, kas strādā ikdienā ar mēdījiem. Otra lieta, var arī mēģināt, ja, piemēram, projekta ietvaros nav tur, finansējums, var mēģināt ar studentiem sadarboties, atrast kādu, kurš varētu piesaistīties. Un tā ideja ir tāda, ka mēdīji šobrīd ir ļoti noslogoti, ir ļoti saistībā ar šo digitālo platformu attīstību ļoti samazinājies reklāma apjoms, attiecīgi samazinās reklāmdevēja interesi par tradicionāliem mēdījiem, attiecīgi mēdīju vadība vairs nevar samaksāt žurnālistiem, nav tāds štats un ir ļoti, un primāri tomēr ir ziņas, kas uztrauc mēdījus, ja, kas ir viņu dienas kārtībā. Tāpēc ļoti svarīgi ir pētījumu garšīga iepakošana. Un, protams, ka nav tā, ka pilnīgi viss ir interesanti mēdījiem. Tāpēc, lai atrastu tādu aspektu, kas ir interesants, tur vajadzētu piesaistīt kādu komunikācijas profesionālu. Un es saliku dažus piemērus, ko jūs paši varat paskatīties un pavērot, pavērtēt, aizdomāties, kas un kā notiek. Man šķiet, šis ir ļoti labs projekts. Cellbox Labs, tas ir zinātnē balstīts jaunu uzņēmums. Ko viņi dara? Viņi replicē orgānu, liek to uz čipa, lai testētu dažādu zāļu preparātu iedarbību. Un potenciāli nākotnē tas varētu palīdzēt konstatēt, kādas zāles konkrētiem pacientam varētu tikt lietotas, lai to darītu uzreiz un efektīvi, nevis eksperimentēt ar dažādiem medikamentiem. Tas ir ļoti. Es ieteiktu paskatīties viņu komunikāciju. Tas ir ļoti tāds, ņemot vērā visus šos 5G foliju cepurītes un arī tās pašas antivaksers un vispārējo. Šis ir ļoti tāds sarežģīts produkts, un arī, piemēram, kad Labs ap Latviju par to rakstīja un nošēroja ziņu Facebookā, tad tur bija komentāru jūra vienkārši par to, kas tas tāds ir, kad kārtējo reizi tur pilnīgs ārprāts. Viņiem ir ļoti sarežģīts produkts, bet viņi ļoti korekti un interesanti stāsta, un viņi runā par to. Tāpēc es ieteiktu papētīt viņu. Šis konkrēti ir viņu LinkedIn profils, kas ir ļoti korekts arī, un tur ir pati nepieciešamākā informācija, kas ļoti daudziem projektiem un zinātniekiem un arī
pēc tam uzņēmumiem, kas izaug no projektiem, ļoti daudziem nav. Tā kā viņus var papētīt, un tas tāds noderīgs varētu būt piemērs. Gatis ir viens no līdzdibinātājiem šim uzņēmumam, un arī es iesaku paskatīties, ja ir jautājums par to, kā komunicēt, teiksim, uzņēmumu vadītājiem. Protams, laiks mums visiem ir tik, cik ir, un arī Gatis nav tāds, kas visu laiku kaut ko liek, bet svarīgākās ziņas viņš tomēr ieliek LinkedIn platformā. LinkedIn šobrīd ir tāds profesionālais tīkls, kur, tomēr vajadzētu sakārtot savu profilu, būt pieejamam, parādīt, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, un arī kāpēc gan nedalīties ar kaut kādiem komandas atzīstamākiem sasniegumiem, ko, piemēram, Gatis dara. Un te piemērs universitātes, dažādas organizācijas, kas ir iesaistītas pētījumos, ar prieku publicē informāciju par pētījumiem. Te var, piemēram, ja mēs runājam par universitātēm, piemēram, RTU ir ļoti palīdzošs komunikācijas dienests. Viņi palīdz uztaisīt informāciju, sagatavot to teksta formā un publicē parasti arī savā mājaslapā, jo viņi lepojās ar saviem projektiem. Līdz ar to padomāt, kas varētu būt tie partneri, kas varētu pastāstīt par mūsu projektu. Un pat iespējams tiešām arī praktiski iesaistīties šī teksta izveidošanā. Tad, teiksim, tas piemērs, kur šis uzņēmums nāk no Cietvielu fizikas institūta, un viņi ļoti labprāt dalās ar šo informāciju. Tā kā tas ir tāds viens piemērs. Bet te ir piemērs ar zinātnieci, kur ir šī mana pieminētā Bolt un Volt projekta. Es uzreiz atvainojos, es negribu nevienu kaunināt vai uzbrukt, bet tas vienkārši ir tāds piemērs, kas ir, žēl, ka tā. Ka, piemēram, šeit ir redzams, ka šī zinātniece nevienu reizi nav neko iepostojusi LinkedInā, un es, protams, saprotu, ka ir daudz dažādu citu prioritāšu, bet, diemžēl, mūsdienās ir, tā kā jābūt arī atbildīgam par to, ja tu esi izveidojis profilu, tas nav vienkārši tāpat prieka pēc. Tev ir vismaz jāsaliek, ko tu dari, un tas vienmēr palīdzēs atrast informāciju, ne jau tikai urķēties mēdījiem, bet tas ļoti bieži palīdz atrast partnerus, ļoti bieži tas palīdz reklamēt pašu projektu, iespējams nākotnē veidot citas sadarbības. Es ļoti ieteiktu uz tādām tās ir ļoti mazas lietas, tas ir viens vakars apsēsties un sakārtot savu LinkedIn profilu, bet tas ir svarīgi. Un tad ir šis te pats, ko es jau minēju atkal, un tāds pēdējais skaļākais piemērs, kur faktiski tā, no kurienes aug kājas, tā diskusijai, tā bija, no kurienes aug kājas visam tam stāstam, no platformas X. Ja, no sociālo tīklu platformas, kur sākās diskusijas par to, kas tas vispār tāds ir. Un atkal jautājums ir par to, kur tā kā zinātniecei ir profils platformā, bet viņa neiesaistās. Viņai pēdējais atkal posts ir 2011. gadā, un viņa neiesaistās tajā diskusijā, ko viņa varētu darīt, paskaidrot un tā kā palīdzēt cilvēkiem saprast. Protams, te ir stāsts par to, ka es gribēju šo laikam pirmo, kad ir ļoti daudz negāciju, un to arī piedzīvoja visi tie ārsti un teiksim, medicīnas nozares profesionāļi, kas iesaistījās skaidrošanā par vakcīnām, piemēram, kas ir tāds, lielākais tāds zinātnes komunikācijas šobrīd tāds piemērs. Ja, tas, protams, tā ir saskarsme, un īpaši arī platformā X es arī pat esmu pamanījis, ka šobrīd ir ļoti daudz anonīmu kontu, un, protams, ka tas ir jautājums. Tu tā kā iesaisties un dabū veselu blāķi ar negatīviem komentāriem. Diemžēl ar to ir jārēķinās. Tāda ir mūsdienu, tāda ir dzīve mūsdienās. Ja. Kā par to rīkoties? Pirmkārt, ir mēģināt skaidrot iespēju robežās. Es teiktu, ka uz anonīmiem komentāriem var neatbildēt, jo es tad gribu sarunāties ar cilvēku, kam ir vārds un uzvārds un ar kuru mēs varam diskutēt.
Un, protams, par kas ir jāpatur prātā, ka vienmēr var būt atšķirīgi viedokļi, un tas nav nekas briesmīgs, bet tā, man ir tāds viedoklis, un es to skaidroju, ir kāds, kuram ir cits viedoklis. Ok, mēs viens otru uzklausām, bet tas nenozīmē, ka tam ir jāpāraug kaut kādā milzīgā pārliecināšanā. Tā kā, ja tas iemesls ir bailes no negatīviem komentāriem, kāpēc mēs izvēlamies nekomunicēt, kas tā bieži ir, tad ne bieži, bet gadās, ka tā ir, tad vienkārši jāsaprot, ka tā ir mūsdienu realitāte un jāmēģina tas pieņemt un mierīgā garā uz to arī raudzīties. Un ko tad, teiksim, kā komunicēt? Ir svarīgi, ka mēs to darām proaktīvi. Tātad ir pētījuma sākums, ir pētnieki, ir kaut kāds progress, ir noslēgums secinājumi. Tas ir interesanti, īpaši LinkedInā, kur tomēr katram no mums ir tādu savu profesionāļu loks. Protams, tur ir draugi, rādi paziņas, bet tur ir savi profesionāļi, kuriem tas ir interesanti. Ja, piemēram, mēs veicam pētījumu kaut kādā šaurā nozarē, tad tas, protams, ir diskutabli, cik daudz cilvēku vispār to saprot un cik daudziem tas ir noderīgi, bet, piemēram, LinkedIn platformā tas rada kaut kādu sniegbumus efektu, interesi par mums, par mūsu projektu, tā kā tur ir vērts to darīt. Un kas vēl ir svarīgi, ka mēs iesaistamies diskusijās, ja mēs ieliekam kaut kādu ierakstu, un tad mēs tā kā neaizmirstam par to ierakstu uz 5 mēnešiem. Sekojam līdzi, ko citi tur komentē, atbildam uz komentāriem. Tā ir veiksmīga komunikācija, kas atnes atpakaļ rezultātu. Es gribēju arī dažus piemērus, ko es ieteiktu paskatīties. Ja? No tādas zinātnes komunikācijas perspektīvas ir tāds raidieraksts The Drive, ir raidieraksts Huberman Lab. Šie abi, Peter Attia un šis Huberman Lab veidotājs, viņi abi ļoti specifiski runā par dažādiem ar medicīnu saistītiem jautājumiem un kam pievērst uzmanību. Viņu veiksmes, tie ir absolūti globāli veiksmes stāsti ar miljoniem klausītāju, un kas ir tas viņu veiksmes pamatā, ir fakts, ka viņi ļoti vienkārši spēj izskaidrot sarežģītas lietas. Un tas ir galvenais, kas būtu jāpatur prātā zinātniekiem. Kas ir tā lielākā mūsu vērtība, ja mēs darām kaut kādu ļoti specifisku lietu, ka mēs šo specifisko lietu spējam, ka mēs spējam izvilkt laukā pašu svarīgāko un to cilvēcīgā valodā bez kaut kādas augstprātības un bez milzīgas nesaprotam terminu izmantošanas spējam paskaidrot parastam cilvēkam. Un, tā kā es ieteiktu paklausīties un padomāt, tādus, kā tas notiek un kā to dara cilvēki, kuriem tas labi izdodas. Un tad vēl ir Salijas Hjūzmana grāmata Breaking Through, tā ir pavisam jauna šogad izdota. Es iesaku izlasīt. Salijas Hjūzmana ir Pfizer kopš 2008. gada, viņa ir otrs svarīgākais cilvēks uzņēmumā, viņas viena no lomām ir tieši komunikācijas organizēšana. Protams, pandēmijas stāsts ir unikāls, tas, ko viņi pieredzēja tajā laikā, ir unikāli, bet viņi arī šajā grāmatā ļoti daudz stāsta par to, kas tad vispār ir tās komunikācijas vērtības mūsdienās. Ja? Šis atklātums, vienkāršība, arī viņi stāsta par humora lomu un tādām lietām. Es tiešām iesaku, ja tas interesē. Un te ir arī mani kontakti, ja jums ir kaut kādi jautājumi, arī droši varat LinkedInā pievienoties, jautāt. Es arī diezgan daudz rakstu par dažādām aktualitātēm, varat pasakot līdzi. Ja jums ir vajadzīga arī konsultācija kāda projekta sakarā, esmu atvērta, tā kā droši dodiet ziņu. Paldies, tas arī no manas puses viss, lai jums izdodas, un es ticu, ka izdosies. Mīļš, paldies, Ieva, paldies, Zane, paldies visiem, kas piedalījās. Es varu tagad aicināt, ja gadījumā jums ir kaut kādi jautājumi, tad droši atslēdziet mikrofonu, un mēs neesam tik lielā skaita, lai mēs nevarētu atbildēt uz visiem, bet kā parasti
mums neviens nepiedalās. Ne, es domāju, neviens nejautā, bet ieraksts būs, un starp citu, jā, tiešām vajag jau